Labdien, dārgie draugi! Tuvojas Ziemassvētki, šis jaukais, brīnišķīgais laiks, un tāpēc varbūt tagad nedaudz parunāsim par to, kā mums sagatavoties Ziemassvētku svinēšanai no vastu viedokļa. Kur mums izvietot Ziemassvētku eglīti, kur labāk realizēt svinību gaitu. Būtībā ir tā, ka vislabākie sektori, kur izvietot eglīti, kur veikt vislielākos dekorācijas izvietojumus, kur pašiem nodarboties ar aktīvu svinēšanu, būtu ziemeļaustrumu sektori vai arī dienvidu austrumu sektori mūsu mājās. Ziemeļaustrumu sektors, kur pārvalda Jupiters, garīgā izaugsme, jaunas iespējas. Mēs taču gribam, lai šīs lietas vairojas mūsu dzīvē. Vai arī austrumu sektors, saule, jauni varianti, jauna dzīve, attīstība, arī izaugsme, arī jaunas iespējas. Dienvidu austrumu sektors, kur pārvalda vienmēr vairāk saistās ar prieka gūšanu no dzīves, ar baudīšanu, ar labām sajūtām. Tātad šīs būtu tie sektori, kur izvietot eglīti un kur visvairāk izvietot dekorējums. Nevajadzētu izvietot Ziemassvētku eglīti un veikt tādus ļoti spilgtus un spēcīgus dekorējumus dienvidu rietumu sektorā pie Rahu. Ja aktivizējot Rahu, tad mēs provocējam spēkšņus, spontānus notikumus mūsu dzīvē, kurus nevienmēr mēs zinām, kas tie ir un pie kā viņi novedīs. Tādi sektori kā rietumu sektors, ziemeļrietumu sektors ir emocionāli tā kā vēsāki. Šīs vietas varbūt nav īsti pievērotas svinēšanai. Arī ziemeļu sektors ir vēsāks. Tāpēc jā, labāk ziemeļaustrumi, austrumi vai dienvidu austrumu sektori. Tie būtu piemērotākie. Krāsas, kādas lietotas, mūsu tradicionālās krāsas ir sarkans, dzeltens, zelta tonis, sudraba toņi, zaļie toņi. Te varbūt ir nedaudz ņemt vērā to, ka, ja pamatā mūsu dekorācijas ir izvietotas ziemeļaustrumu sektorā, tad tur nevajadzētu aizrauties ar zaļajiem toņiem. Sarkanie, dzeltenie, zelta toņi, jā, šeit būs ļoti piemēroti. Ja austrumu sektorā pie saules, pie surjas, tad, protams, zelts, protams, dzeltenais, protams, sarkanais. Zaļie toņi šeit ir pilnīgi neitrāli, arī tie var būt tik lietoti un izmantot. Šeit var izmantot visas mūsu tradicionālās krāsas. Dienvidu austrumu sektorā pie Venēras, tur varbūt nevajadzētu aizrauties uz sudraba toņu izmantošanu. Bet baltie, dzeltenie, jā, tur būs piemēroti arī zelts. Jā, protams, būtībā jau ir svarīgi, lai dekorācijas mums nestu prieku. Tas ir pats galvenais. Mūsu emocionālais stāvoklis, mūsu emocionālais sajūts ir ļoti svarīgs. Par tradicionālajām formām, kuras izmanto, tas ir aplis, zvaigzne. Abas šīs formas būs ļoti piemērotas visiem šiem trim sektoriem, gan ziemeļu austrumu, dienvidu austrumu sektoriem. Aplis tā ir mūžība, bezgalība, ietver visu visumu. Ja, un viņi ļoti labi sakļaujās ar ūdens pirmelementu, kas ir ziemeļaustrumu sektorā, vai ar uguns pirmelementu, kas ir dienvidu austrumu sektorā. Zvaigzne ļoti labi harmonizē ar uguns pirmelementu dienvidu austrumu sektorā un arī ar ūdens pirmelementu ziemeļaustrumu sektorā un austrumu sektorā viņa harmonizē labi kopā. Tā kā veidosim tā, lai visi dekori gan ir ļoti droši un stabili, atcerēsimies ugunsdrošības normas un elektrodrošības normas, tas ir ļoti svarīgi to ievērot. Tāpat kā arī ir vēlams izvietot kaut kādus košus elementus un dekors uz ieejas durvīm. Šādā veidā mēs vēl vairāk piesaistam tādus skaistas, ģimeniskas, dievišķas enerģijas ieplūšanu mūsu mājā. Un arī koši dekori, atcerēsimies, ir arī neliela enerģētiska aizsardzība mūsu dzīvesvietai. Demoniskiem, tā saucamajiem tumšajiem spēkiem nepatīk gaišas spilgtas vietas. Ja? Tā kā droši izgaismosim savus ieejas durvis ar dekoriem, ar gaismiņām, lai pašiem mums vairojās prieks. Kur vairojās prieks, kur vairāk gaismas,
tur mazāk paliek vietas tumsai. Lai mums visiem jauks šis Ziemassvētku laiks!